mūsējos sit! Pionieri mūsējos sit! Nesaki, ka nebrīdināju. Izvērtē jau pašā sākumā un varbūt lieki netērē savu dārgo laiku. Šis kanāls ir domāts cilvēkiem, kuri ne tikai spēj, bet arī vēlas domāt, uzzināt, saprast un pielietot, bet izklaide ir citur. Patīkama laika pavadīšana ir citur. Revolucionārā situācija. 80. gadu beigās es aktīvi sāku interesēties par to, ko šodien dēvē par politiku. Tad es to tā nesaucu. Es lasīju to, ko spēju dabūt, jo atrados padomju ieslodzījumā. Es sarakstījos ar topošās Latvijas Tautas frontes aktīvistiem. Kaut priekšroku tomēr devu helsinkiešiem un Latvijas Nacionālās neatkarības kustībai, kā arī Latvijas Republikas pilsoņu kustībai, kas pārtapa pilsoņu kongresā, ar kuru jau brīvībā esot aktīvi sadarbojos un pat kongresa uzdevumā devos tikties ar rietumu organizāciju pārstāvjiem uz Maskavu 90. gadu pašā sākumā. Man uz pastiprināto režīmu rakstīja Eduards Berklaus, Juris Bidiņš, Ēnārs Repše un vēlāk, kad nodibināju nelegālus sakarus ar ārpasauli, sāku reģistrēt pat pilsoņu kandidātus un pilsoņus. Reģistrēju kā kandidātu pat ieslodzītu padomju ģenerāli, Baltijas kara apgabala pretgaisa aizsardzības vadītāju. Kopumā reģistrēju 100 kandidātus un pilsoņus. Sākumā slepus, bet vēlāk jau pavisam atklāti. Par šo manas dzīves posmu esmu uzrakstījis savā grāmatā, tāpēc šeit to tikai pieminu, jo pirmais, kam nopietni pievērsos, bija mīts par revolucionāro situāciju Latvijā 1939. un 40. gados. Kad ņemot vērā un atsaucoties uz šo situāciju, lielais brālis Padomju Savienība palīdzēja pēdiņās Latvijas revolucionāriem gāzt Ulmaņa fašistisko diktatūru un iznīcināt viņa režīmu, izveidojot Latvijā padomju varu. Vēl tagad atceros, kā latviešu iemīļotajā filmā Par ilgo ceļu kāpās galvenais varonis, saņemot algu jaunajās padomju banknotēs, tās ar interesi pētīja un svinīgi paziņoja: nu, arī mēs, nu, arī mums, un vēl daudz par ko bija sajūsmā aktiera ķermenis, sejas vaipsti un acu spožums. Vēl šodien latviešiem šī filma ir mīļa, un šī nav vienīgā propagandas scēna filmā. Nav vienīgie meli, bet par spīti visam tā ir mīļa, pieprasīta un populāra. Kāpēc populāra? Un kāpēc pieminu gan revolucionāro situāciju, gan mākslas filmu? Tāpēc, kā gan pirmais, gan otrais izriet nevis no realitātes, bet no tā, kas ir mūsu galvās. Mūsu smadzenēs mītošais reti atbilst realitātei, bet tomēr tas mūs vairāk ietekmē, ierobežo un liek rīkoties nekā skarbā realitāte. Par to arī šoreiz vēlos parunāt. Objektīvās tendences. Kur un kā sākās revolūcijas un kā tās spēja mainīt pasauli? Revolūcijām un ne tikai pamatā tomēr ir minētās objektīvās tendences. Objektīvās tendences darbojas tikai tais gadījumos, kad cilvēki piekrīt tendencēm un kad to ietekme ir nenovēršama. Objektīvās tendences rodas no tās informācijas, kuru prasmīgi, mērķtiecīgi vai nejauši un pat kļūdoties kāds ir izplatījis, un mums tā ir šķitusi svarīga, ticama, un mēs esam tai noticējuši, to pieņēmuši kā savu. Noticējuši,
Tas nozīmē ļāvuši tai ietekmēt mūsu dzīvi un rīcību, kā arī veidot mūsu attieksmi pret notikumiem, valstīm, cilvēkiem, tautām un pat naudu. Ja reiz esam noticējuši vai ļāvuši sev iestāstīt, ka ir kādi gudrie, kuri īstenojot sarežģītas schēmas valda pār mums, kuri ietekmē, virza, liedz un soda, tad ar šo mēs šiem gudrajiem pēdiņās ļaujam sevi izrīkot un izmantot. Patiesībā nekādu sarežģīto schēmu nav. Nav viltīgo un gudro, ir tikai daudzu nejaušību, sakritību, veiksmju, kā arī neveiksmju, neprognozējams ilglaicīgs rezultāts, kurš drīz iespējams mainīsies. Zinu, ka vārds ilglaicīgs ir nelatvisks, bet šai gadījumā tas labi iedaras tekstā un uzsver kontekstu un zemtekstu. Mēs esam tikai cilvēki, un kamēr cilvēks plāno, tikmēr Dievs dara. Lai cik smalki nerasētu projektu, vienmēr celtniecības laikā kaut kas būs jāmaina, eksploatācijas laikā jāpārbūvē un jāpielāgo. Pamēģini ieplānot vienu savu dienu, un tu redzēsi, ka pat vienas dienas ietvaros plāns būs jākoriģē, ja vēlies ne tikai ievērot sastādīto dienas darbu secību, pildīt iecerēto, bet to izdarīt lietderīgi un efektīvi. Loģiskā lietu kārtība noved mūs pie tā, par ko pat domājuši neesam, ko neesam pat pieļāvuši kā iespējamu un reālu. Un tomēr, ja mūsu galvās ir iemitinājusies revolucionārās situācijas esamība, tad šī lietu kārtība mūs novedīs pie revolūcijas. Ja reiz kas ir iestādīts pareizā laikā un sēklai atbilstošā augsnē, tad ir liela varbūtība, ka izdīgs, ieaugsies un dos augļus. Arī plinte lugā šaus. Vaļi. Revolūcijas pankūka balstās uz 3 vaļiem. Neatkarīgi no pastāvošās valsts iekārtas, neatkarīgi no varas vēlmēm un rīcības, kā arī valsts piederīgo uzdrīkstēšanās uz vaļiem snaudošais mostas un ceļas, lai cik bezcerīgi tas iepriekš kādam neliktos. Pirmais valis nenoliedzami ir Vladimirs Iljičs Ļeņins ar asiņaino teroru. Otrs – Benedikts Andersons ar savām iedomātām kopienām, un trešais – Džīns Šārps ar nevardarbīgās pretošanās metodi. Ļeņins bija revolūcijas teorētiķis un praktiķis, kurš pamanījās izveidot nepārspētu revolucionārās situācijas teoriju, kura darbojas arī šodien. Diemžēl vai par laimi, labāka instrumenta, lai ielūkotos nākotnē un secinātu, vai ir sagaidāma kāda revolūcija, labāka instrumenta, lai to noskaidrotu, par Ļeņina revolucionārās situācijas teoriju nav. Tur ir gan par tautas nepakļaušanos un negribēšanu, gan augšu nevarēšanu un nespēju, kā arī revolucionāru, vai citiem vārdiem sakot, neapmierināto un to, kuri vēlas mainīt valsts iekārtu, spēju pašorganizēties un rīkoties. Ja minētais ir, tad ir liela varbūtība un iespēja, ka pārmaiņas būs. Ja nav, ja vara spēj, var un dara, bet nosacītās apakšas nespēja un nevēlas organizēties, iekļauties, klausīt revolūcijas vadoņus, tad iespējama tikai čalošana sociālajos tīklos. Ja revolucionāru rindās nav pietiekami daudz spēcīgu teorētiķu un uzņēmīgu ziedoties spējīgu cīnītāju, tad vara nav apdraudēta. Ļeņins praksē pierādīja, kā var neatlaidīgi darbojoties izveidot revolucionāru situāciju, kā varmācīgi pārņemt varu un kā to noturēt. Tas netraucēja viņam pašam nepamanīt revolucionārās situācijas kulmināciju, noliegt tās iespējamību, bet objektīvā revolucionārā tendence tomēr kā liels vilnis viņu iznesa varas tronī. Kad pārsteigums bija pārgājis,
Viņš neizlaida revolucionārās situācijas grožus no rokām un prasmīgi citādāk domājošos un arī nedomājošos noslīcināja asins jūrā. Schēmas. Šodien Ļeņina teorija par revolucionāro situāciju ir ieguvusi citus vaipstus un tiek īstenota bez sazvērestībām un sarežģītām revolucionāriem neizprotamām schēmām. Kaut revolucionārās situācijas teorija ir precīza, tomēr tās rezultātā tika izveidota teroristiska organizācija, kura ar dažādu provokāciju un sazvērestību palīdzību pārņēma varu. Sarežģītas schēmas ir daļēji iespējamas, ja ir neierobežota vara pār izpildītājiem. Kaut arī tad kāds nesaprot, kāds pārprot, kāds piedzeras, kādu pārvilina, kāds nodod un schēma nedarbojas, jo ķēdes stiprumu nosaka tās vājākais posms. Ļeņina teorijā paustais par nepieciešamajiem kritērijiem pēdiņās, lai būtu iespējama revolucionārā situācija, ir pareizs un nav noraidāms tikai tāpēc, ka to izdomāja vai pierakstīja Ļeņins. Lai būtu iespējama revolucionārā situācija, šodien nepietiek ar Ļeņina teoriju, bet šodien to papildina ar Andersona aprakstītajām iedomātajām kopienām. Iedomātās kopienas, kuru aprakstām Andersons ir veltījis speciālu grāmatu, ir nevis par reālām kopienām, bet tām, kas eksistē tikai kā mūsu fantāzijas auglis. Tām nav dokumentu, personas kodu, pie tām nevar aiziet, bet tās ļoti būtiski ietekmē notiekošo. Runa nav tikai par kopienām, bet gan pasaules skatījumu, attieksmi un vēlmēm, kuras neizriet no vēsturiskiem faktiem, zinātnes sasniegumiem vai kādas tautas esības. Tam, kam cilvēks tic, par ko ir pārliecināts, nav obligāti jāatbilst vēsturiskiem notikumiem. Šeit svarīgākais ir nevis atbilstība patiesībai, bet ticībai, kas bieži patiesībā ir māņticība, jeb ticība māņiem. Piemēram, Covid afēras fantāzijas auglis. Realitātē nekādas Covid afēras nebija, bet tas nav svarīgi. Cilvēkus, kuri zināšanu trūkuma, domāšanas bojājuma vai citu iemeslu dēļ ir pieņēmuši šo fantāzijas augli, atzinuši par pareizu, jau var izmantot sabiedrības spiediena un protestētāju pūļa radīšanai. Var sapulcēt cilvēkus ar saukli: pionieri mūsējos sit, dodam pretsparu! Un ja viņi tic, ka ir pionieri un ka tie sit mūsējos, tad pastāv liela varbūtība, ka viņi pulcēsies un kausies. Nepietiek vien ar to, ka augšas vairs nespēj un apakšas vēlas. Vēl revolūcijas situācijai nepieciešami arī fantāzijas augļi. Ja cilvēki tic kādai idejai, tikai tāpēc, ka tā viņiem šķiet pareiza, ja viņi ir gatavi pakļauties šīs idejas iemiesotājiem un izplatītājiem, brīvprātīgi ziedoties, tad gandrīz viss jau ir gatavs, lai būtu iespējama revolucionārā situācija. Valsts pastāvēšana ir cilvēku fantāzijas auglis. Tautas esība ir fantāzijas auglis. Reliģiskā piederība arī ir cilvēka fantāzijas auglis, bet par minētajiem un neminētajiem fantāzijas augļiem cilvēki spēja karot un nāvējiet. To pierāda bezgalīgi daudz piemēru. Fiziski nekādas valsts nav, bet ir cilvēki, kuri sevi dēvē par valsts varu un šādi parazitē. Un tie, kuri ticot valsts esamībai, ļauj parazitēt. Valsts nav, bet ir ideja par valsti, un idejas spēj dzīvot gadsimtiem bez reāla seguma. Te noteicošais nav vai realitātē minētais eksistē. Dominē tas, kam cilvēks tic un ko vēlas, ko atzīst par labu un pret ko neiebilst. Tad, kad padomju pilsoņi pārstāja ticēt padomju valsts eksistencei, Čekas visvarenībai un kompartijas vadošai lomai, tad tā sabruka dažās dienās,
un tikai apķērīgākie pārkārtojās, lai parazitētu, izmantojot citas idejas. Ko sēsi, to pļausi. Nepieminēju tikai revolucionārās situācijas trešo komponentu – Džīna Šārpa nevardarbīgo pretošanos. Viņš precīzi definēja 198 metodes, kā izmantojot nevardarbīgas metodes veikt revolūciju. Šo metožu pamatā ir zināšanas, ka viss notiek cilvēku galvās, un pat ja nav konstatējama Ļeņina revolucionārā situācija, arī tad pastāv 198 metodes, kā izraisīt revolūciju. Pietiks ar to, kas mīt cilvēku apziņā. Pastāvošā pasaules kārtība balstās ticībā, lojalitātē un paklausībā. Viss atkarīgs no tā, kam cilvēks tic, pret ko ir lojāls un kam klausa. Minētais izriet no mītiem, kuri iesēti cilvēku galvās. Ja izdodas tur esošo mītu padzīt un to vietā ieviest citus, tad cilvēks ticēs citam mītam, būs pret to lojāls un paklausīgs. Padomju laikā vairumam impērijas pilsoņu no agras bērnības smadzenēs sēja mītu par padomju iekārtu, valsti un padomju tautu. Bija daži, kuri šai sējai nepakļāvās. Nepakļāvīgos iznīcināja tie, kuri jau bija jaunās sēklas apsēkloti. Laikam ejot, šī ideoloģija tika apšaubīta, tās pozīcijas sašūpojās un cilvēki pakāpeniski sāka tiekties pēc citiem mītiem, un tie pakāpeniski izstūma padomisko un ielaida sevī citus, kuriem ticēja, pret kuriem bija lojāli un kuriem pakļaujas šodien. Patīk mums tas vai ne, bet kamēr vairums cilvēku tic pašreizējam fantāzijas auglim, ir tam lojāli un pakļaujas varai, varu nekas neapdraud. Ne tikai valsts esība ir kāda ideja, kas mīt cilvēku galvās, arī pati revolūcija, tas ir pretošanās valsts varas idejai, arī ir tikai ideja, un no tā izriet, ka vispirms jābūt dažiem cilvēkiem, kuri spēj izvirzīt kādu jaunu ideju. Ja šī ideja ir dzīvotspējīga, cilvēkiem vajadzīga, ja cilvēki to atzīst par labu esam, tad šī ideja pakāpeniski iemājo arī citu galvās. Kad tas ir noticis, rodas iespēja šos idejas pārņemtos pulcēt, organizēt un vadīt. Tā rodas reāls spēks, kurš šo ideju izplata vēl lielākam cilvēku skaitam. Vēl lielāks skaits cilvēku tiek pulcēti, organizēti un vadīti. Tas noved pie informatīvās piramīdas un varas maiņas. Svarīgs elements minētajā ir jaunās idejas mocekļi. Noteikti ir jābūt tiem, kuri ziedojas, un viņu dzīvības, kā arī asinis un ciešanas, ir tas cements, kas jaunajām idejām piešķir spēku un jēgu. Ja Jēzus Kristus nebūtu krustā sists, tad šodien nebūtu kristietības. Ja nebūtu brīvības cīņu un studentu ziedošanās, tad nebūtu Latvijas. Varas metodes. Nav spēcīgāka emocionālā argumenta par to, ka kāds ziedojas un atdod dzīvību par to, kam tic, par ideju. Pret to nevienai varai nav ieroču. Revolucionāri nedrīkst bruņoti cīnīties, jo tad viņi pārtop Ļeņina sazvērstniekos un teroristos. Teroristus tauta neatbalsta, viņu idejas neiemājo cilvēku galvos. Pat Hitlers savā grāmatā par to izsmeļoši raksta un piekodina: nebruņojieties! Tā var tikai izsaukt uguni uz sevi, un valstī vienmēr būs vairāk granātu un šauteņu. Tevi iznīcinās kopā ar tavām idejām. Nevajag domāt, ka varai nav savu speciālistu, lojālu un izdarīgu cilvēku. Ir, un vara tos labi atalgo. Viņi varai piedāvā veidus un metodes, kā mazināt apdraudējumu.
Viena no varas metodēm ir izmantojot plašsaziņas līdzekļus, traucēt idejas izplatīšanai, to diskreditēt, padarīt par smieklīgu vai muļķīgu, un, ja idejas pārstāvji pretendē uz varu, pieļaut, ka tos ievēl. Tad ievēlētājiem ļauj ieslīgt korupcijā un tā bīstamai, varu apdraudošai idejai nocērt galvu, jo cilvēka dabu neviens nav atcēlis. Piemēru minētājam, cik vēlies, gan Baķka, gan Kaimiņš, gan Rostļikovs, gan Ušakovs, gan. Noslēgumā padomā, vai pastāvošās idejas tev ir tik nepieņemamas, ka pret tām būtu jāmeklē citas? Vai tavs fantāzijas auglis par latviešu tautu, latviešu valsti ir noraidāms, un vai ir kas pievilcīgāks? Dažiem ir, bet tādu pagaidām ir mazākums. Pagaidām, bet kas zina, varbūt rīt spēku samērs mainīsies, un tad būs jāizrāda sava lojalitāte, būs jāklausa vadoņiem un jācīnās par savām idejām, jeb tu no tām atteiksies un pieņemsi citu izvēles augļus. Šos jautājumus es labprāt atkārtotu, lai tie tiktu uzsvērti, bet tu taču proti noklausīties vēlreiz.